Leviatāns, lapsa un zivis. Reiz Leviatāns, zivju valstības valdnieks, kurš izskatījās kā milzīgs jūras briesmonis, padzirdēja, ka lapsa esot visgudrākā no visiem zemes iemītniekiem, un viņam sagribējās būt tikpat gudram. Viņš aizsūtīja pie lapsas lielākās un spēcīgākās zivis, pavēlot viņām nolaupīt lapsas prātu un nogādāt to viņam. Piepeldot pie krasta, zivis jau no tālienes ieraudzīja lapsu un sāka ar astēm dauzīt pa ūdens virsmu. Lapsa ievēroja ūdens šļakstīšanos un vaicāja zivīm: "Ko jūs te darāt? Pie paša krasta?" "Tevi gaidām." "Mani?" brīnījās lapsa. "Bet kāpēc es esmu jums ievaidzējusies?" "Kā? Vai tad tu tiešām nezini, ka mūsu valdnieks Leviatāns ir smagi saslimis? Varbūt jau šodien vai rīt mirs, un viņš tevi iecēlis par savu vienīgo mantinieci. Stāsti par tavu aso prātu ir nonākuši līdz pat jūras dzelmei, un Leviatāns vēlas, lai tu kļūtu par visas zemūdens valstības valdnieci." "Bet kā es nokļūšu pie Leviatāna?" jautāja lapsa. "Sēdies man mugurā," atbildēja vecākā no zivīm, "un es ātri tevi tur nogādāšu. Pie mums tu dzīvosi laimīgu dzīvi bagātībā un greznībā, varēsi ēst, dzert un gulēt, cik sirds vien vēlas, un neviens nedrīkstēs tevi aiztikt." No šiem vārdiem lapsai sagriezās galva, un viņa devās tālajā ceļā. Kad zivis jau bija tālu no krasta, un viļņi sitās augstu, jo augstu, lapsa sabijās ar vien vairāk. "Mīļās zivtiņas," viņa tikko spēja parunāt, "tagad es esmu jūsu varā. Sakiet man patiesību, ko jūs vēlaties ar mani darīt? Kur jums mani jānogādā?" "Mūsu ķēniņš Leviatāns ir dzirdējis, ka tu esi pati gudrākā no visām dzīvajām radībām. Viņš ir nolēmis apēst tavu sirdi, lai kļūtu tikpat gudrs kā tu. Te jāpiebilst, ka pēc seno izraēliešu priekšstatiem prāts atrodas sirdī." Lapsa iztrūkās: "Kāpēc jūs man to uzreiz nepateicāt? Būtu es zinājusi, kas par lietu, es noteikti būtu paņēmusi savu sirdi līdzi. Ak, cik jūs esat neapdomīgas!" "Kā? Vai tad tavs sirds nav pie tevis?" brīnījās zivis. "Skaidrs, ka nav pie manis," lapsa atbildēja. "Mums lapsām ir savi ieradumi. Mēs nevazājam sirdi visur līdz, bet atstājam to tur, kur nakšņojam, un ņemam to tikai tad, ja ir kāda vajadzība. Bet tagad, ja no jums tā ir vajadzīga, ir jāatgriežas krastā. Es ātri aizskriešu uz savu ālu, paņemšu savu sirdi, tā ir noslēpta klusā vietiņā, un uzdāvināšu to Leviatānam. Viņš mani bagātīgi atalgos, un jūs arī, par centību un attapību." "Tu prātīgi runā," un zivis pagriezās uz krasta pusi. Drīz vien lapsa izlēca piekrastes smiltīs un meta kūleņus no laimes. "Kāpēc tu velti tērē laiku?" zivis viņai vaicāja. "Pasteidzies, lūdzu, aizskrien pēc savas sirds, un tad mēs atkal dosimies ceļā." "Muļķes," lapsa viņām smiedamās atbildēja. "Ja mana sirds nebūtu kopā ar mani, kā gan es būtu varējis izglābties no jums un no Leviatāna?"